Sveiki, tad turpinot, šeit izstāstīšu par opciju ievadīt adresi. Faktiski atverot to, jūs redzēsiet, ka nospiežot uz kartes neparādās tie punktiņi, kas bija iepriekšējā video, jo te ir uzsvars likts uz to, ka jūs varat meklēt pēc noteiktās adreses. Par pogām es vairāk nestāstīšu, ja kas skatieties iepriekšējā video. Nu tad ko? Skatāmies. Kas man personiski patīk, ka nav pat ievadot vienu burtu, jā, mums parādās jau kaut kāda izvēle. Piemēram, nu, tas der, jūs vēlaties zināt aptuveni, kādu maršrutu, kādu transportu jūs varētu braukt. Tāpat darbojas poga otrādi, kas var būt ļoti noderīgi. Nu, mēģināsim ievadīt precīzu adresi, piemēram, tur Mārijas iela 5 un tur Ciema iela, piemēram, tur 8. Nu ko, kā redziet, punkti ir uz kartes, rēķinu maršrutu. Nu, labajā pusē, kā arī iepriekšējā video, jūs redziet iespējas. Var mēģināt no centra aizbraukt ar tramvaju līdz Purvciemam, ko nav problēma. Arī kaut kādīgi var aizbraukt. Tā kā jums jāskatās pēc situācijas, kā jūs brauksiet, vismaz tas iespējas jums ir. Īsti nav ko vairāk te stāstīt. Visu jums pateicu. Mēģiniet, klikšķiniet. Cerams, ka noderēs. Katram gadiem pamēģinās vēl kādu adresi. Jo redziet, nav obligāti precīzi jānorāda mājas numuru. Var arī būt iela. Un centrs var būt vispār vienkārši. Centrs. Maršruts parāda mums, ka no Apūzes ielas līdz centram var sekojuši aizbraukt. Varbūt mēs gribam tramvaju. Lūdzu. Varbūt mēs brauksim pa nakti. Nav problēmu. Redzēt. Ko? Paldies, ka skatieties. Un vēlreiz atkārtošu. Cerams, ka jums šī vietne būs noderīga, ka arī, ja jūs ievadīsiet pārlūkā tieši mobilē telefona kā tikt LV, jums būs pieejama šī lapa tikai mobilē versijā. Tā kā pa mobilo versiju arī būs video, bet gan citā laikā, un visi video būs pievienoti vienlaicīgi, tā kā varēsiet skatīties. Paldies par uzmanību!